Kur jābūt? Sveika, Jadviga, vai tu tur esi? Mēs tevi neredzam pagaidām. Re, ko es esmu, jā, Jā, es sveika. esmu šeit. Prezentācija. Sveicināti, sen neesam tikušies, un es jūtu, ka skaņu jāpalaiž lielāku, tā man te diezgan klusu ir. Droši vien, ka citās jūsu pusē, tā es uzliku maksimālu skaņu tagad. Tagad labāk var dzirdēt, jā? Nav ļoti skaļi, bet dzirdēt var, jā. Nu man ir skaļi tagad no Jā. jūsu puses, jā? Tad tā, man ir skaļi, bet, nu, nu tā, Viss kārtībā, dzirdam tevi. viss ir labi. Jā. Nu jā, tad redzēt arī var. Redzam arī Ieraksts prezentāciju. mums Jā. būs, tā, tas man te uz ekrāna. Tātad ieraksts mums arī būs, tātad tie, kas kavējās vai kaut kur skrien, varēs skatīties pēc tam. Vienīgais lūgums dalībniekiem, kad šo ierakstu nedrīkst nekur pārsūtīt un publicēt, jā, tas tā kā paliek jums zināšanai. Nu, tā kā, kad jūs aiziet uz semināru, tad jūs izmācaties un tas ir jūsu, jā. Tālāk neko. Nu, lūk, un tad mums šeit ir prezentācija. Līdz ar to tad mēs arī runāsim. Es saliku vēl iekšā te par PVN tos jautājumus, jo man šķiet, ka jums ir tas jautājums aktuāls. Es vismaz tajā saskatu problēmu vairāk nekā citur, ja tur, kur ir tie jēdzieni saimnieciskā darbība un biedrības mērķi un PVNs un kad vajag reģistrēties, ja, jo diezgan daudz ir tā situācijas, es godīgi pateikšu, nu, ko es esmu redzējis, kad ļoti daudz biedrības, pieņemsim, nezina, kad vajag pieregistrēties kā PVN maksātājam. Nu, un tad, protams, ka sako jautājums tāds, ja tā biedrība ir tāda, kur dzīvo no biedra naudiņām, cik nu katrs var, ja, tad jautājums, vai vajag tādus pakalpojumus veikt, lai būtu PVN maksātājs, jo, ja iet runa par Latviju, tad Latvijā par to nav ko uztraukties. Tikai tad, ja veic saimniecisko darbību un tieši apliekams darījums saimnieciskās darbības ietveros, tad tikai jākļūst par PVN maksātāju no 50 000. Bet problēma ir citur. Problēma tajā, kad ja jūs saņemat pakalpojumus no Eiropas Savienības vai trešajām valstīm, nu, piemēram, internetā, tas pats vienkāršākais, kas parasti ir, uz Kristīna, ko uzķerās Kristīna, es daudz, varu ja? pārslēgties uz citu, kuras. Tā, tur kaut kas problēma kāda. Jā, lūdzam izslēgt dalībniekiem mikrofonus. Jā. Nu jā, lai tur nepārklājās tās runas, jo citādi viens, otrs, trešais, un tam mums tur pārklājās, jā. Nu, lūk, un te es gribēju teikt, ka es esmu saskatījusi daudz kļūdas tieši tajos jautājumos, kas varētu nebūt. Nu, piemēram, kā es minēju, saņem pakalpojumus kaut vai ir, nu, kaut vai par 5 eiro saņem kādu pakalpojumu no Eiropas Savienības, un te uzreiz iestājās jau tas risks, kad jābūt PVN maksātājam, vai arī jāsaņem ir PVN speciālais numurs, tas nozīmē to, ka jāpiereģistrējās vidā, lai nemaksātu PVN par, nu, saviem nu, ja nu gadījumā sniedz Latvijā kā pakalpojums, bet samaksātu par to pakalpojumu PVN, ko jūs saņēmāt no Eiropas Savienības, respektīvi jūs saņēmāt, nu, pieņemsim par 10 eiro kaut kādu pakalpojumu no Eiropas Savienības elektronisku, jums tur vajadzēja kaut kādu tur, nu, lapu vai kaut ko tādu nenozīmīgu, ja? Nu, iestājas tas risks, ka jābūt PVN maksātām, jo tur jau nav slieksnis šajā gadījumā, ja. Šajā gadījumā vienkārši ir jāsamaksā PVNs, ja, budžetā, un tāpēc, lai to samaksāt, ir jābūt reģistrētam PVN maksātām speciālā režīmā, ja. Nu, un tie, kas pa iekšzem, tiem ir tie 50 000 būtībā, ja. Nu, lūk, un tāpēc, kad tā iemesla pēc, kad es zinu, kad ar to PVN ir tie jautājumi tādi strīdīgi arī par tiem darījumiem, kas ir apliekam vai nav apliekam ar PVN, vai tad obligāti jāreģistrējas, ja, kur ir tās kritiskās robežas, tad arī to es domāju, kad nu, mums vajadzētu apskatīt, tāpēc es ieliku to PVN. Nu tā. Var sakot, es tagad to sleju samazināšu, ja, lai mēs tur sānos neredzamies, ja, bet tad pārējām tikai uz prezentāciju.
Tātad, labdien vēlreiz visiem. Ir ļoti skaists laiks. Man sauc Jadviga Neilande. Un šodienas mūsu tēma ir sabiedriskais labums un dažādas tie gadījumi, kas ir saistīti ar sabiedrisko labumu, kas ietekmē nodokļus un cits jautājums. Nu, tā samazināšu to slaidu. Te ir mūsu saturiņš, kam iesim garām, un tas pirmais jautājums ir par to, tātad apskatīt biedrības likumu, kas tad ir biedrība, ja? Tātad jāņem vērā, ka biedrība ir brīvprātīga personu apvienība, ja? Tā ir brīvprātīga personu apvienība, tātad, kas nodibināta, lai sasniegtu statūtos noteikto mērķi, kam nav peļņas gūšanas raksturs. Tātad biedrība reģistrēta tiek tāpēc, kad ir kādas cilvēku grupas, kam ir kādas kopējas intereses, jā, vai kopējas vajadzības, vai arī tās ir, pieņemsim, grupas, kas zina, kad ir domu biedriem vajadzības, teiksim, attiecīgai sabiedrības daļai arī tā, jā, jomas varbūt visdažādākās, kultūra, sports, veselība, jā, citi jautājumi, jā, palīdzība, sociāla. Viņš nostiprina. Jā, tātad citi jautājumi, un līdz ar to tad biedrības attiecīgi reģistrējās tāpēc, lai kādu šo te mērķi sasniegt kaut vai kas ir veselības jomā vai kultūras jomā, kaut kādus pasākumus organizēt, jā, priekš sabiedrības un arī paši, lai varētu kaut kādu izveidot grupu, kur organizēties vieglāk, jā. Nu, tā kā tas ir tas mērķis, bet ja parādās tāds mērķis, kā piemēram ieņēmumu, teiksim, nevis ieņēmumu, bet ienākumu gūšana, kas līdzinās komersantam peļņas gūšanai, tad faktiski to nevar par biedrību vairs saukt. Un tad ir tie jautājumi, un īpaši jautājumi ir par to finansējumu saņemšanu daudzos gadījumos, jo biedrība tiek dibināta ne jau tāpēc, lai saņemtu finansējumu. Biedrība tiek dibināta pirmām kārtām tāpēc, kad jums ir kādas intereses, vajadzības un kādi tādi mērķi, ja, ko jūs gribat sasniegt. Un tas jautājums tiek arī vienmēr skatīts, arī tiesās, kāds tad ir biedrības mērķis, ja? Ja biedrībā parādās mērķis gūt finansējumu pirmām kārtām, un tad mēs projektu uzrakstīsim, ja? Tad tā faktiski, kā lai to pasaka, tas ir nepareizi. Tālāk nodibinājums. Tātad arī fonds, ja nodibinājums sauc arī par fondu. Tas ir mantas kopums, kurš nodalīts dibinātāja noteiktā mērķa sasniegšanai. Tur arī ir šis te mērķis, ja, kaut kāds konkrēts mērķis, kā piemēram, varbūt kultūras jomā visbiežāk, ja tie gadījumi ir teātra fondi, kino fondi un kādi mākslas fondi, ja. Un arī tam nav peļņas gūšanas rakstura. Tas fonds tiek organizēts, parasti tie ir ziedojumi, arī liela apmēra ziedojumi, kā piemēram tiek organizēts fonds studentu atbalstam, ja, vai mediķu atbalstam, varbūt pat skolotāju jauno, ja, bet skolotāju tur daudziem ir pavelti, un līdz ar to tur tas vairāk nespēlē jomu, vairāk jau medicīnā. Un tā tad par saimniecisko darbību runājot, šeit biedrību nodibinājuma likumā ir teikts, ka biedrībai un nodibinājumam ir tiesības kā papildu darbības veidu veikt saimniecisko darbību, nevis kā pamata darbību, bet kā papildus darbību, kas ir saistīta ar sava īpašumu uzturēšanu vai izmantošanu, ja tāds vispār ir, jā, vai arī veikt cita veida saimniecisko darbību, lai sasniegtu biedrības nodibinājumu mērķus. Piemēram, jūs varat pārdot, pieņemsim, savus rokdarbus, ko jūs taisat, vai jūs varat pārdot sporta sacensībās krekliņus un karodziņus un kaut kādas tādas lietas, jo tā naudiņa pēc tam ir vajadzīga sporta attīstīšanai. Piemēram, jūs
iegādāsieties jaunas bumbas vai jaunus tērpus, ja sportam, nu tādas lietas vai inventāru. Nu, lūk, biedrības un nodibinājumu ienākumus drīkst izmantot vienīgi statūtos noteiktā mērķa sasniegšanai. Tādējādi, piemēram, ja biedrībā ir darbinieki, kas strādā, tad tie darbinieki strādā tikai tāpēc, lai varētu realizēt to mērķi, lai varētu tās sacensības organizēt, piemēram, ja? Tāpēc tie darbinieki strādā. Protams, ne jau tikai sacensībās, bet arī, piemēram, visa administrācijā, tā organizācijā ir darbinieks vai vairāki darbinieki, lai tā organizācija varētu strādāt, ja? Nu, lūk. Tātad peļņa, kas gūta no biedrības un nodibinājuma veiktās saimnieciskās darbības, nedrīkst sadalīt starp biedrības biedriem vai nodibinājuma dibinātājiem nekādā gadījumā, ja? Jo tas aiziet attiecīgas biedrības vajadzībām. Nu, lūk, un ir arī tiesu prakse. Ir tiesa prakse par šiem jautājumiem, tātad biedrības saimnieciskās darbības savienojamība ar biedrības kā bezpeļņas organizācijas būtību. Tātad, ko saka tiesa? Tiesa saka, kad tātad biedrībai nav liekts papildus tās pamatdarbībai, biedrības statūtos noteikto mērķu īstenošanai veikt arī saimniecisko darbību. Ja vien, tātad, palielināšu, ja vien tā ir saistīta ar biedrības īpašumu izmantošanu un uzturēšanu, vai kā citādi vērst uz biedrības statūtos noteikto mērķu sasniegšanu. Biedrības pamatdarbībā ir jābūt darbībai, kas vērsta uz biedrības mērķu, kam nav peļņas gūšanas rakstura īstenošana. Un nav pamata pieņemt, ka noteiktos apstākļos sadarīga ar biedrības institūta būtību nevarētu būt šādu mērķu īstenošana saimnieciskās darbības formai raksturīgā veidā, ja vien tas tiek darīts bez peļņas gūšanas rakstura, ja? To, kādā veidā nodrošināma mērķu sasniegšana, lielā mērā nosaka konkrētas darbības jomas specifika. Un vērtējot, vai biedrības pamatdarbība ir atbilstoša tiesību normām un vai tai pienākas sabiedriskā labuma organizācijas status, būtisks ir kopskats uz biedrības veiktās darbības būtību un iegūto finanšu līdzekļu apriti. Tiesību normas neliedz sabiedriskā labuma organizācijai algot darbiniekus, kā arī darbinieku algošanas fakts neļauj secināt, ka biedrības darbības vairs nav vērstas uz sabiedriskā labuma mērķiem. Apstākļos, kad mācību organizēšanas rezultātā gūto ienākumu apriti, te pieņemsim, biedrība ir, kas organizē mācības, ja? Tātad ienākumu apriti notiek tādējādi, ka tie atkal no jauna tiek ieguldīti mācību organizēšanā, jeb sabiedrības, tas ir atvainot biedrības, statūtos noteiktā mērķa sasniegšanā. Nav pamata runāt par tādu pamatdarbību, kas nav vērsta uz statūtos noteiktā mērķa īstenošanu, ja? Nu, lūk, un te ir tas tiesas spriedums, ko jūs varat arī apskatīt. Tālāk nākamais spriedums. Biedrības pienākums maksāt uzņēmumu ienākumu nodokli, jo par šo jautājumu arī ir bijuši strīdi ar valsts ieņēmumu dienestu biedrībām, ja? Un līdz ar to tad tie jautājumi ir aizgājuši līdz tiesai, jo biedrības ir tiesājušās, un te ir šis te tiesu spriedums, ja? Tātad no biedrību un nodibinājumu likuma 7. panta 1. daļas izriet, ka vispārīga biedrībai nav liekts papildus tās pamatdarbībai
biedrības statūtos noteikto mērķu īstenošanai veikt arī saimniecisko darbību, ja vien šī saimnieciskā darbība ir saistīta ar biedrības īpašumu izmantošanu un uzturēšanu vai kā citādi vērsta uz biedrības statūtos noteikto mērķu sasniegšanu. Un minētajā normā lietotais vārds papildu darbība pats par sevi jau norāda uz to, ka biedrībām saimnieciskā darbība ir pieļaujama papildus pamatdarbībai, darbībai, kas vērst uz biedrības mērķu īstenošanai. Tāpēc, lai atzītu, ka saimnieciskā darbība tiek veikta kā papildu darbība, būtu nepieciešams konstatēt to, ka biedrība veic pamatdarbību. Pretējā gadījumā ir pamats pieņemt, ka tieši saimnieciskajai darbībai ir pamatdarbības raksturs. Tātad jāpierāda vispirms, ka biedrība veic pamatdarbību un kādu pamatdarbību biedrība veic. Ja? Otrs punkts - uzņēmuma ienākuma nodokli saistībā ar biedrības veikto saimniecisko darbību biedrībai nav jāmaksā tajos gadījumos, ja saimnieciskā darbība tiek veikta, lai veicinātu biedrības kā bezpeļņas organizācijas mērķu sasniegšanu. Šādos apstākļos saimnieciskā darbība un ar to saistīto ienākumu gūšana ir vērsta uz pilsoniski un sabiedriski nozīmīgu aktivitāšu īstenošanu, darbojoties biedrībā. Tādējādi, lai konstatētu, vai biedrības saimnieciskās darbības ietvaros gūtie ienākumi apliekami ar uzņēmumu ienākumu nodokli, būtiski noskaidrot, kāds ir biedrības saimnieciskās darbības mērķis. Tāpēc biedrības saimnieciskās darbības novērtējums ir nesaraujami saistīts ar biedrības kā bezpeļņas organizācijas pamatdarbības vērtējumu. Nu, lūk. Nu, un kas tad ir priekš komersantiem mums teikts, lai zinātu par saimniecisko darbību, kad saimnieciskā darbība ir jebkura sistemātiska, patstāvīga darbība par atlīdzību, ja? Tā ir saimnieciskā darbība. Tātad sistemātiska, patstāvīga darbība par atlīdzību. Savukārt komercdarbība ir atklāta saimnieciskā darbība. Tā, lūdzu ievērot klusumu, kurš man te runā. Renāte, lūdzu, izslēdzam mikrofonu. Lūgums izslēgt. Jā, citādi man te pārklājās tās sarunas. Var sakot, ko es vēlos uzsvērt? To, ka komercdarbība, tas, kas izriet no komersanta, ja, jo komersants veids komercdarbību, tā mēs to saucam. Kāpēc to sauc par komercdarbību? Tāpēc, kad uzņēmumi, tātad sabiedrības ar ierobežotu atbildību un pārējie komersanti, viņi šo darbību veids peļņas gūšanas nolūkā, kā tas teikts ir komerc likumā, ja? Tā ir peļņas gūšana, tāpēc jau arī veids to komerc darbību. Pārējiem nevar būt komerc darbības veids, nu, teiksim, pazīme peļņas gūšana. Saimnieciskā darbība, jā, jo ieņēmumi tiek gūti, ja? Atlīdzība par to tiek saņemta, bet tas nolūks nav komerciāls, ja, tas nolūks ir tātad nosekt kādus izdevumus vai līdzdarboties vai atbalstīt vai kā, bet nevis gūt peļņu, ja. Un te arī ir tas jautājums, tad, kad iet runa par degvielas cenām un tūlītās vasarā no 1. jūlija PVN samazināsies pārtiks cenām, ja, tad es vēlreiz gribētu atgādināt cilvēkiem, kas pieņem šādus te lēmumus budžetā, kad komercdarbība, tātad komercdarbības mērķis ir gūt peļņu. Tas ir galvenais mērķis. Un nekāds PVN vai akcīze neietekmēs peļņas gūšanu. Komersantam jau ir iekalts, nu kā lai to pasaka, tas jau cik 100 vairāk gadus jau tas jautājums ir sakārtots Amerikas Savienotās valstīs un protams, Eiropā, ja, kad komersants nestrādā tāpēc, lai veiktu labdarību. Komersants strādā tāpēc, lai gūtu peļņu. Un ja viņam ir iespēja kaut kur ietaupīt un atstāt sev kaut ko vairāk, tad nekad nenotiks tā, kad viņš kaut ko vienkārši veiks tāpēc, ja,
kad ir sociālie jautājumi. Nu, tā nekad nenotiks. Ja atsevišķi grib ziedot kādam, tad atsevišķi arī ziedojums tiks pasniegts, bet nekādā gadījumā tas nenotiks sistemātiski, kad būs tāds sociāls mērķis. Komersantam nav sociāla mērķi, komersantam ir komerciāls mērķis gūt peļņu, ja? Un tas atšķirās no biedrības. Biedrība, jā, biedrībai var būt. Tad jūs tam Aināram atļaut atvilkties? Arī cits, tā, lūdzu klusumu. Tā, dāmas un kungi, tagad dāma runā, lūdzu klusumu. Nu, lūk, tātad šeit tā pazīme. Nu, lūk, un līdz ar to tad parasti gan valsts ieņēmuma dienests, gan tiesa, gan varbūt arī citas organizācijas, kas... Dalībnieki, lūdzu, izslēdziet mikrofonus. Tā, vēlreiz nospiežiet apakšā mikrofons. Jā, paldies. Tātad turpināšu tālāk. Var sakot, gan valsts ieņēmuma dienests, gan finanšu ministrija, gan zvērnāts revidents, ja, gan citas organizācijas izvērtē šo te apstākli, vai biedrība nodarbojas ar, teiksim, savu mērķu sasniegšanu, vai biedrība darbojas tā, kā komersants, gūstot šo te peļņu, ja? Nu, lūk, un tas galvenais jautājums, kas parasti nodarbina šos te cilvēku prātus, kad tiek analizēti kaut kādi dati, un tāpēc arī biedrībai jāsaprot, kas tad viņi ir. Un kas viņi ir, tas jau ir sākumā, pašā sākumā, kad biedrība dibinās, jau ir nolemts, ko tad mēs darīsim, kāpēc mēs vispār gribam dibināt biedrību, ja? Kāds ir tas mūsu dibināšanas mērķis, ko mēs gribam panākt. Nu, lūk, tas jau slēpjas te pašā sākumā, ja? Nu, lūk, nu un tālāk, lai analizētu, teiksim, to jautājumu, tātad, kas ir saimnieciskā darbība no PVN likuma izpratnes, lai saprastu, vai jābūt ir PVN maksātājiem, tad pievienotās vērtības nodokļu likums paskaidro, ka saimnieciskā darbība ir jebkura sistemātiska, patstāvīga darbība par atlīdzību, tieši tāpat kā komerc likumā rakstīts, ja? Tā skaitā jebkuru ražotāju, tirgotāju vai pakalpojumu sniedzēju darbība, lauksaimnieciska darbība. Nu, lūk, un tā kā pievienotās vērtības nodokļu likums nenosaka to, kad PVN ir maksājams gadījumos, ja veids komercdarbību. Tāda te nav. Pievienotās vērtības nodoklis ir maksājums, ja veids saimniecisku darbību. Respektīvi sanāk tā, kad saimniecisko darbību, ja veids biedrības, budžeta iestādes, arī baznīca, ja, tad pie zināmiem nosacījumiem, iestājoties zināmiem nosacījumiem, jākļūst par PVN maksātāju. Ja? Tātad komercdarbība šeit nav, šeit iet runa par saimniecisku darbību, neatkarīgi no tā, vai peļņa tiek vai netiek gūta. Ja? Tātad PVN maksātājiem nav nosacījums komercdarbībai peļņas gūšana. Nu, lūk, un tad ar PVN apliek, tātad, ja pieņemsim biedrība veic saimniecisku darbību, tad jāņem vērā, kad ar PVN apliekamie darījumi ir saimnieciskās darbības ietveros iekšzemē veiktie darījumi, ja? Saimnieciskās darbības ietveros veiktie darījumi, ja? Tātad, un, nu, tā ir minēta iekšzemē, tas būtu Latvijā. Tā ir preču piegāde, tātad tās ir preču pārdošana, kaut vai krekliņu pārdošana, krūzīšu pārdošana, gada tirgos, kad piedalās, jā. Tā skaitā preču piegāde Eiropas Savienības teritorijā un preču eksports par atlīdzību. Tātad nav svarīgi, vai šeit ir, šajā gadījumā tiek gūta peļņa. Šeit jāņem vērā tā atšķirība, kad pievienotās vērtības nodokli mēs maksājam, pievienojot nodokļu likmi klāt jūsu noteiktai cenai. Tāpēc te rakstīts par atlīdzību. Tātad PVNs ir maksājams
tātad par preču piegādi, pārdošanu par atlīdzību. Nu, un ja tie ir tas gadījums preču piegāde Eiropas Savienībā, tad tie ir tādi izņēmumu gadījumi, kad jūs kaut ko pārdodat pēc pasūtījuma Eiropas Savienības kādai personai. Tie tādi vairāk gadījumu raksturs jums var būt, un tad, piemēram, 0% likumi, ja otrā pusē persona ir PVN maksātājs. Ja nav, nu tad 21% piemēro. Tas ir tajos gadījumos, ja jūs esat PVN maksātāji, jo preču piegādēji vai eksportam tur nav nosacījumu, kad jābūt ir PVN maksātājiem no 1. eiro. Nē, šeit šis gadījums tas nav, te var sagaidīt 50 000 un tad domāt, ja? Un eksports, tas ir piegāda uz trešām valstīm, kaut kādu paciņu varbūt jums jāsūt, un tad to noformē kā eksportu. Otrs, tātad pakalpojums sniegšana par atlīdzību ir apliekama. Tad trešais, ar PVN apliek preces, kuras jūs iegādājaties no Eiropas Savienības. Virs 10 000 tas slieksnis ir, ja preces ir vairāk kā 10 000 gadā, tad ir jāmaksā PVN, proti arī jākļūst par PVN maksātāju. Un 2 gadus nevar izstāties. Nu, un ar PVN apliek jebkuru importu. Jūs importējat kaut ko no trešajām valstīm, tad muita jau pievieno PVN, ja? Nu, lūk. Nu, un tālāk apskatot šo te reģistrāciju, kas jāņem vērā, tātad PVN likumā, tātad noteikumi iekšzemes nodokļu maksātāja, tātad un arī, protams, cits dalībvalsts nodokļu maksātāja, tātad, reģistrācijai preču iegādēji Eiropas Savienības teritorijā. Tātad, ja jūs kaut ko nopērkat no Eiropas Savienības, tad mums ir teikts, kad jābūt ir PVN maksātājiem, ja šo preču kopējā vērtība bez nodokļa kārtējā kalendārā gadā sasniedz vai pārsniedz 10 000 eiro. 10 000 eiro, jā. Nu, un tad līdz nākamā mēneša 15. datumam jāiesniedz ZDS sistēmā pieteikums, tātad iesniegums, jā, reģistrācija PVN reģistrā. Nu, lūk, un kas tad mums ir pateikts? Mums ir pateikts arī tas, ka tātad ir tiesības nepiemērot šo reģistrācijas kārtību, var nebūt PVN, un maksātājs var nereģistrēties kā PVN maksātājs, ja pēc vienas preču iegādes Eiropas Savienībā, ar kuru pārsniegts vai sasniegts ir šis te 10 000 slieksnis, nākamajā gadā nav paredzēts veikt citas iegādes Eiropas Savienībā, ja? Nav paredzēts nākamgad veikt citas iegādes. Nu, līdz ar to šajā gadījumā jāiemaksā budžetā ir nodoklis, jāaprēķina tas nodoklis no starpības, kas veidojās no, pieņemsim, jūs iegādājaties par 15 000, ja? Tad jums ir jāaprēķina nodoklis par 5 000, par 5, ja? Un tas ir jāsamaksā budžetā, un vidam tad nosūta tādu EDS-ā tādu paziņojumu par nodokļu samaksu, ja? Tātad šis ir tas jautājums, kad nereģistrējās kā PVN maksātājs, bet nodokļu samaksā, ja? Nu, lūk, ja ir reģistrējies vidā kā PVN maksātājs pirms šīs te summas sasniegšanas, ja pirms tiem 10 000 ātrāk ir reģistrējis, tad pēc reģistrācijas šajā te reģistrā, ja veids preču iegāde Eiropas Savienībā, tad ir tiesības brīvprātīgi izstāties neagrākā pēc 2 gadiem. Tātad 2 gadus būtu jābūt PVN maksātājiem. Es te atzīmēšu 2 gadus. Jābūt PVN maksātājiem. Neko nevar darīt. Nu, lūk, un ja veids preču iegāde Eiropas Savienībā, un tātad sasniedz šos 10 000 vai pārsniedz, tad ir tiesības piemērot tātad šo te 59. panta 1. daļu, kur iet runa par tiem, tātad 50 000,
iekšzemē, ka jāreģistrējas ir tajā gadījumā, ja ir 50 000 Latvijā, jā. Bet, ja ir jāievēro nosacījums, ja persona reģistrēsies, tikai tajā gadījumā reģistrēsies kā PVN maksātāji pēc īpašās kārtības, jā. Tātad ir tāda lieta, kad ir tiesības jums no šiem te 10 000, tātad, tā, kā lai noformulē to, var sakot, ja jūs esat reģistrējušies pēc īpašās kārtības, pēc 139.2. panta, tad jūs saņemat to speciālo numuru. Un tad šajā gadījumā, saņemot šo speciālo numuru, jums ir pienākums, pieņemsim, saņemot šīs preces, kas pārsniedz uz 10 000. Tātad samaksāt, es te atzīmēšu, ja, samaksāt šo te nodokli, nosūt vidam paziņojumu, bet jums nav jāreģistrējas vidā kā patstāvīgam nodokļu maksātājam, kā patstāvīgam PVN maksātājam, ja, jums nav jāreģistrējas, varbūt man ielikt 50 000, ja, jums nebūs PVN numurs, tas nozīmē, ka nebūs tur par šiem te saimnieciskiem darījumiem, tas ir saimnieciskās darbības, jums jāpiemēro PVN, tas jums nebūs, un līdz ar to arī priekšnodokļu atskaitīt nedrīkstēs, un līdz ar to tad jums tikai šajā gadījumā būs jāprēķina PVN tikai, kad no Eiropas Savienības saņemsiet preces. Nu, tāda ir šī lieta, jā. Tā, palielināt, jā. Nu, labi, palielināšu arī. Nu, lūk, un nākamais tātad stāsts, tātad ir šis tas, ko es jau tikko pieminēju. Tātad, tiesības nebūt PVN maksātājiem, tiesības nereģistrēties. Tiesības nereģistrēties kā PVN maksātājiem ir tikai tad, ja nepārsniedz 50 000 kalendārajā gadā iekšzemē, tas ir Latvijā, veikto apliekamo darījumu vērtību, jā, 50 000 eiro apmērā, jā, 50 000 eiro apmērā. Tad nav jāreģistrēs kā PVN maksātājiem. Ja Latvijā ir darījumi, preču pārdošana vai pakalpojumu sniegšana, jā, un kalendārajā gadā. Katru kalendāro gadu skatās atsevišķi. Nu, lūk. Nu, un tad, protams, aprēķinot šo te 50 000 reģistrācijas slieksni, protams, iekļauj, diemžēl, lai reģistrētos, lai, tā kā, varētu teikt, stimulētu reģistrēties, jā, tur iekļauj tādas, tādas pakalpojumus, kas īsti, nav PVN, kas ir neapliekami ar PVN, bet, diemžēl, lai noteikti 50 000 slieksni, tātad pirmais, kas ir tajā grozā, lai izrēķinātu, ietilpst, tātad preču piegādes un sniegtie pakalpojumi, tas būtu skaidrs ar nodokļu apliekamie, ja, kas būtu teorētiski. Un otrs, kas tai grozā iet, tādi pakalpojumi, kas ir 52. panta 1. daļā minēti, šie 20, 21, 22, kas ar nodokli netiek aplikti. Kādi te ir iekšā tajos punktos? Tie ir visādi finanšu darījumi, apdrošināšana un tā tālāk, bet vēl šeit ir tāda nekustamā īpašuma atsavināšana, te iet iekšā, un nekustamā īpašuma noma, ja? Un līdz ar to šai gadījumā, īre tā jau neapliekam, bet tā arī iet iekšā, ja? Tātad neapliekamie darījumi, tātad īre, apsaimniekošana, tas iet iekšā. Un līdz ar to tad tas tiek noteikts pēc šiem diviem punktiem, vai ir tas gross 50 000, ja? Vai ir gross 50 000. Un tad, ja tie 50 000 ir, tad ir jāreģistrējas. Protams, drīkst atlikt to reģistrēšanos līdz 5000, kas var tā kā 5000 ietveros var līdz decembra beigām to reģistrēšanos atlikt, ja? Nu, lūk, slieksnī, ko neiekļauj. Neiekļauj tādus gadījumus, kā nodokļu maksātāju piegādāto pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu vērtību, to neiekļauj.
Tātad, ja tiek piegādāti pamatlīdzekļi un nemateriāli ieguldījumi, un otrs, tātad šie te neapliekamie darījumi, jā? Tātad šie te neapliekamie darījumi, kas šeit minēti 52. panta 1. daļa, ja tiem ir gadījuma raksturs un tie atšķirās no nodokļu maksātāja veiktās saimnieciskās darbības. Tātad, ja tam ir tikai gadījuma raksturs, kā piemēram nekustamā īpašuma pārdošana, tad to tomēr 50 000 neliek iekšā, jā? Nu, parasti jau ir gadījuma raksturs, vai ne? Noma, jā, teiksim, telpa īre, tā gan var būt sistemātiski, bet pārējiem var būt gadījuma raksturs. Tā. Nu, lūk, un tālāk. Ja tik man jautājums, kā tu darīsi ar jautājumiem, krājās jautājumu, tu atbildēsi kaut kādā pauzē, beigās? Es domāju, ka es beigās varētu atbildēt tos. Labi, Es jā, jo čatā jautājumi ir, paskatīšos. jūs sakrājušies daži, jā. Labi. Es pastīšos, varbūt kādi tie jautājumi. Tā, te ir. Tā. Tā, nu varbūt es te iekopēšu tos jautājumus arī, es te ielikšu iekšā, jā? Arī, lai man nepazūd, ja viņi daudz, es pielikšu kopiju. Ielikšu iekšā arī. Un tad pēc kāda brītiņa es pabeigšu šito te varbūt, un tad. Tā, kaut kur man pazuda.